Ja tu kādreiz esi pārstāvējis savu uzņēmumu kādā pasākumā vai konferencē, ticu, ka esi pieļāvis šo kļūdu. Pa šiem gadiem, ko esmu biznesā, un pārsvarā cilvēks, kas man ir pretī, diezgan bieži cenšas vienkārši pārdot savu pakalpojumu vai runāt tikai par un ap sevi. Kāda ir bijusi vienmēr mana stratēģija un kas ir strādājusi? Pirmais – veidot attiecības. Otrais – runāt pārsvarā tikai par otru cilvēku, un pašās beigās starp citu, man sauc Ritvars un es nodarbojos ar īpašumiem. Ja cilvēks jutīs, ka tu esi vairāk interesēts viņā nekā vienkārši pārdot viņam savu pakalpojumu, tad tās attiecības veidosies labākas, iespējams jūs savienosieties LinkedInā pēc pasākuma, iespējams tu varētu aizsūtīt viņam arī kādu ziņu pēc pasākuma, un visticamākais viņš atbildēs, ja viņš patiešām jutīs, ka tu esi bijis interesēts viņā. Tāpēc katru reizi, kā ej uz pasākumu un centies iepazīties ar jauniem cilvēkiem, aizmirsti par savu ego, par sevi, sāc vienmēr otru cilvēku, uzdod maksimāli daudz jautājumus, klausies viņā un pašās beigās tikai iepazīstini ar sevi un varbūt ieskicē un pastāst, kā viņš tev varētu palīdzēt. Un, protams, savienojieties LinkedInā un aizsūti viņam pirmo ziņu, kad tev bija prieks iepazīties un parunāt.